Vidzemes slimnīcas hronisko pacientu aprūpes nodaļā ir 25 gultas vietas. Kā stāsta nodaļas virsmāsa Liena Zemzere, šeit pats galvenais ir nodrošināt pacientiem cienīgu dzīves nogali un aiziešanu. Pēdējos gados pieprasījums pēc nodaļas pakalpojumiem pieaug. Mums rinda veidojas gara, līdz ar to mēs varam runāt par to, ka sabiedrība noveco, paliatīvie pacienti kļūst aizvien vairāk un sociālās problēmas samilst, jo cilvēki ir vientuļi, cilvēki ir ļoti nabadzīgi. Pie smagi slimajiem pacientiem Rīgas slimnīcās jau 4 gadus viesojas labdarības organizācijas Hospice LV brīvprātīgie. Turpmāk brīvprātīgie ar labdarības projektu Svētku galds apmeklēs arī Vidzemes slimnīcas hronisko pacientu aprūpes nodaļu. Šodien brīvprātīgie ar sarūpētajiem našķiem pirmo reizi viesojās nodaļā. Brīvprātīgais kāds uzcep biezpienu maizi, kāds sagriežam banānu, sadarbojamies ar vietējiem, piemēram, kaut kādiem ražotājiem vai ar kādu vietējo konditoriju. Rīgā vislielākais pieprasījums ir saldējumam. Tas ir tiešām tāds gardums, par ko visi priecājās. Ilze Zosule gan norāda, ne jau gardumu pasniegšana ir šī labdarības projekta galvenais mērķis, bet gan vēlme smagi slimiem pacientiem sniegt emocionālo atbalstu. Lai tas izdotos, Hospice LV komanda aicina pievienoties brīvprātīgos Valmieras pusē. Lai viņi ir atbalsts tieši ārstniecības procesam, un tāpēc visiem brīvprātīgiem, kas vēlās, viņi var pieteikties mūsu Hospice LV mājaslapā. Bet ar ko ir jārēķinās, tā kā es teicu, brīvprātīgais darbs, tie tomēr ir pienākumi, un katram brīvprātīgam būs jānoklausās arī apmācības kurs. Gunta Bārda no Cēsīm ir viena no brīvprātīgiem, kura apciemos Vidzemes slimnīcas hronisko pacientu aprūpes nodaļā gulošos. Līdz šim viņa apmeklējusi seniorus Cēsu klīnikā. Viņi grib runāties, viņi man izstāsta savus dzīves stāstus. Dažkārt vienkārši mēs varbūt brītiņi, bet viņš ir priecīgs, ka viņš, kā man liekas tā sajūta, ka nav viena alga. Vai ne, ka katram mums ir svarīgi, ka mēs neesam viens. Es esmu noklausījusies lekcijas tagad un tā, mēģināsim, darīsim. Jācer uz atsaucību, jācer, ka valmierieši arī, vai ne, nāks. Tā ideja, ka mēs varam padarīt skaistas tās pēdējās dienas, tas, man liekas, nav ne ar ko atsverams. Mēs piedzimstam, mēs visi nomirštam. Tikmēr hronisko pacientu aprūpes nodaļas virsmāsa norāda, ka Hospice LV brīvprātīgos nodaļā gaida kā informācijas tiltu starp pacientiem un nodaļas komandu. Es ceru, ka brīvprātīgie būs tie, kuriem būs laiciņš piesaist pie šiem slimniekiem un saklausīt viņus, ko viņi vēlas, par ko viņi sapņo, un nodot šo informāciju mums, un tad varbūt kopīgi mēs spēsim viņiem palīdzēt. Sākotnēji Hospice LV brīvprātīgie Vidzemes slimnīcu apmeklēs reizi mēnesī, bet, kad komandai pievienosies vairāk brīvprātīgo, smagi slimos pacientus iecerēts apciemot vismaz reizi nedēļā. Laura Jansone, Envats Mosakovskis, RTV.